Un dosimies pie mūsu pēdējās un pirmās meistarklases, kuru mums parādīs Ēriks Švēde un Elders Rzājevs no Vaivariem. Un iepazīstinās mums ar praktisku pieeju problēmu situācijās. Tātad vēlreiz atgādinu, šī ir pēdējā meistarklase. Jā, paldies. Tātad esmu Ēriks Švēde, tehniskais ortopēds un kolēģis Elders. Fizioterapeits strādā Vaivariem. Un mūsu uzdevums šodien ir pastāstīt par gaitas biomehāniku un kā mēs praksē, ar kādiem izaicinājumiem saskaramies un kā mēs tos risinām. Gan no tehniskā ortopēda skatu punktu, gan no fizioterapeita. Tātad mums nav pults. Tev ir pults. Jā. Fantastiski. Tātad garlaicīgo teoriju izlaidīsim pavisam ātri. Protēze visur pasaulē tiek izgatavota pēc līdzīgiem principiem. Mums ir amputācijas tumors, mums ir uzmava, mums ir dažāda veida čaulas un cietā gan mīkstā čaula. Un tas ir tas pats galvenais saskarsmes punkts cilvēka ķermenim ar pašu izstrādājumu. Tādēļ tā ir ļoti pati būtiskākā vispār protēzes un protezēšanas sadaļa, jo bez kvalitatīvas protēzes nebūs iespējams izgatavot, bez kvalitatīvas čaulas visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas protezēšanā, būs maza jēga. Tādēļ tā ir tā svarīgā daļa. Par protezēšanu un spiedienu zonām mums, kā tehniskiem ortopēdiem, ārkārtīgi interesē tas, lai izgatavotā protēze būtu ērta. Un var būt dažādi gadījumi, kad pacients var sajust dažādus efektus protēzē. Viņam var rasties dažādi spiedieni, dažādas sajūtas, un visiem šiem spiedieniem un sajūtām ir dažādi cēloņi. Tie var būt gan protēzes tilpuma, neatbilstība amputācijas tumuram, bet tie var arī būt saistīti ar biomehāniku. Protēze tiek izgatavota pēc biomehānikas principiem, kas ir atbilstoši pacienta anatomiskajam stāvoklim. Un, ja ir kaut kāda veida izmaiņa šajā biomehānikā, tas var atstāt iespaidu uz amputācijas stumbru un tam sajūtām. Svarīgākais no šīs slaida, ko es vēlos pateikt, kad spiedieniem protēžu čaulā ir jābūt, bet tie nedrīkst būt asi, tie nedrīkst radīt sāpes un nepatīkams sajūtas pacientiem. Šiem spiedieniem ir jābūt vienmērīgiem, līdzsvarotiem un tajās zonās, kurās tie drīkst būt. Par gaitas patēriņu. No šīs slaidas svarīgākais ir tas ideja par to, ka mēs zinām, ka pacientam, kurš lieto protēzi, enerģijas patēriņš ir lielāks nekā tādam cilvēkam, kuram protēzes nav. Un šis enerģijas patēriņš ir atkarīgs no amputācijas līmeņa. Un, kā redzat, tas enerģijas patēriņš var būt no 10–15%, vairāk līdz pat 200%. Un gadījumi, kad enerģijas patēriņš būs 200%, tas būs pie transfemorālām, bilaterālām transfemorālām amputācijām. Un tie ir gadījumi, kad mums kā speciālistiem un visai speciālistu kopienai ir jāapzinās, ka šādai satiekot pacientu, mēs runājam par mērķiem, mēs runājam par to, kas varētu, kā izskatīsies viņa nākotne. Un ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar viltus cerību došanu. To es esmu praksē redzējis diezgan bieži par to, ka, piemēram, ja mēs bilaterālām transfemorālām pacientam stāstīsim par to, ka uztaisīsim protēzes un viss būs ļoti labi, bet neizvērtēsim, kāds ir viņa fiziskais stāvoklis vai kāds ir viņa vecums. Un šāda veida palīdzība sākotnēji, viņu motivējot, ka viss būs labi, var pēc tam radīt daudz graujošākas un negatīvākas sekas. Tādēļ tas ir mūsu uzdevums realistiski izvērtēt un arī pašam pacientam likt realistiski saprast, kāds var būt viņa aktivitātes līmenis.
Gaitas lielumi, gaitas parametri, tad mūsu profesijā ir pieņemts vērtēt pacientus pēc aktivitāšu līmeņiem no K0 līdz K4. 0 būs tas līmenis, kad cilvēkam nebūs rekomendēta protēze, K4 tas būs ārkārtīgi augsts aktivitātes līmenis, sportisks aktivitātes. Jāatcerās, ka līmeņi K1, K2 biežāk savu gaitu nevarēs paši ietekmēt gaitas ātrumu. K3, K4 ir tie pacienti, kas var gaitas garumu, ātrumu un soļu garumu paši regulēt. Ja mēs uzsākam gaitas trenieru protēzi, pirmkārt, laikam vajag pieminēt, ka mūsu kliniskajā praksē pastāv tāda doma, ka pacients var klībot vai kaut kādas gaitas anomālijas ar protēzi ir normāli. Un ar šo bildi es gribu parādīt, ka staigāt ar protēzi ir tas pats, kas staigāt ar normālu gaitā. Nav jābūt atšķirības. Un tālāk mēs to arī izvērtēsim un kā mēģināt to uzlabot un salabot. Šeit būs tas pirmais posms, kad pacients vēl pirmo reizi vienkārši celsies augšā. Un te mēs uzsvērsim dažādas lietas. Pirmkārt, būtu fantastiski, ja pacientam priekšā būtu spogulis, jo propriocepti ir bojāti un pacientiem ir bailes un visādi psihoemocionāli faktori, lai pacienti sevi redzētu un nebūtu kā pirmajā bildē, viņš vienkārši stāvētu uz veselas kājas. Līdztekas fantastisks rīks atbalstam, jo krūči var šupoties, rāmis var traucēt. Mūsu galvenais uzdevums redzēt, lai pacients tiešām novērtējam to stāju, vai ir gužas saliekts, vai cēles saliekts, vai kā potīts stāv uz zemes. Noteikti ar kontraktūram vai citām traumām būs grūti iztaisnoties, tas būtu pirmais posms. Pēc tam vērtējam, kā protēze guļ pie zemes, vai viņa nav sagriezusies sēžot un to visu pārējo. Kad mēs tikam stāvus, pacients stāv taisni, mēs sākam trenēt to atbalstu uz protēzes. Protams, lielāka problēma runājot par gaitu, saistināta balstu fāzē protēzē. Pacients mēģina visu laiku viņu pārlēkt. Un tā mēs arī sākam ar to trenēt. Mēs sākam svāru pārnesi uz vienu pusi, ar otru pusi, ar visu rumpi, lai izvarītos no gaitas, kur tikai pleci vai tikai iegurni staigā. Tāpēc mēs izmantojam spoguli, lai pacients sevi redzētu un varētu patstāvīgi sevi kontrolēt. Ja mēs tiekam galā svaru pārnesi, mēs mēģinām dot kaut kādu stepu, lai viņš varētu jau mēģināt atcelt kāju un balstoties uz protēzi. Vērtējam, kā viņš to dara, lai viņš nekrīt protēze un mēģinām taisni to izpildīt. Ja mēs tiekam ar stāvēšanu un svaru pārnesi, mēs varam runāt jau par vēzienu. Biežāka problēma ar vēzienu atkarība no situācijas, vai nu viņš velk to pirksgalu pa zemi, un viņš viņu nevar vienkārši pacelt. Tur runa vai nu par gārumiem, mēs tālāk runāsim, vai vienkārši trūks spēka atcelt to protēzi no zemes. Tāpēc mēs trenējam sišanu pret kaut kādu priekšmetu, mēģinām sist pa bumbu, vai vienkārši mēģinām pārnest svāru. Klasiskā gaitas treniņš, kā mēs jau parasti visiem pārējiem pacientiem to darām. Un trešais punkts, ko mēs varētu izpildīt, tas līdzsvara attīstība, tas gan stāvēšanā, gan stance phase, gan vēziena fāzē. Piemēram, mēs vertikalizējamies, mēs varam vienkārši bez roku balstu to darīt. Ja? Vai viņš pacients spēj noturēt pozīciju, vai acim ciet, vai pārnesot svaru acim ciet, vai atcelt kāju bez atbalsta rokām, un tā tālāk un progresīvi. Vēzienu mēs varam mainīt kadenci gaitai, vai mēs varam kaut kādus šķērslus dot, lai pacienti iet čuskņā, vai viņš mēģina apļosiet, vai kvadrātiņus izpildīt. Tā mēs attīstam līdzsvaru ar vēzienu. Mēs tā kā vairāk runājam par traumatiskiem pacientiem. Lielāka starpība traumatiskiem pacientiem no vaskulāriem vai diabetiskam pēdām, ka ir ne tikai pati ekstremitāte ir bojāta, vai ir papildus traumas, kas ietekmē rehabilitāciju. Apdegumi, atipiskas amputācijas, stumbri, kas grūti protezējami, vajadzīgas vairākas šķaulas, medikamentoza un blakus traumas. Rokas bojāts, nevar atbalstīties uz kruķiem. Un tas ir tas, kas var mūs ietekmēt, to gaitas apmācību.
Tad vēl divi aspekti, kas ir saistīti ar protezēšanu. Viens ir apavu izvēle, un izgatavojot protēzi, mēs izgatavojam protēzes sistēmu uz viena konkrēta apavu papēža augstuma. Un bieži vien mums pacients atgriežas pie mums ar kādām sūdzībām, stāstot, ka viņiem protēze kaut kādā veidā pēkšņi nestrādā, kā tā bija pie saņemšanas. Un bieži vien šis te, tā kā mēs runājam par biomehānisku ierīci, un ja kaut kādas no šīm biomehāniskiem elementiem tiek izmainīti, tad mainās visa sistēmas darbība. Un bieži vien mums pirmais jautājums, kas ir jāpavaicā pacientam, vai jūs esat mainījuši apavus, jo ar šo nelielo niansi bieži var atrisināt visas tās problēmas, par ko pacients vēlas pie mums vērsties. Liela problēma, un kas tiek bieži risināta, ir protēzes tilpuma izmaiņas. Tas nebūtu korekti, iepšu protēzes tilpums nemainās. Mēs izgatavojam izstrādājumu ar konkrētu diametru un mainās pacienta ekstremitāte. Un ir daudz dažādas metodikas, kā šo te problēmu risināt. Kā redzat attēlos, piemēram, ir specializētas zeķes, ko pacients pats uzvelk pēc savām sajūtām. Tas ir nedaudz riskanti, bet tajā pašā laikā diezgan efektīva metode, kad mēs ļaujam pacientam pašam pārvaldīt šo ciešanu. Jo cilvēka sajūtas nevienmēr var būt korektas, nevienmēr jutība var būt tāda, kas atspoguļot to kā cilvēkam patiesībā ir. Bet tā ir metode, ko cilvēks pats mājās var veikt protēzi iekšējā diametra korekcijai. Un tas ir attiecināms gan uz transtibiālām, gan uz transfemorālām amputācijām. Tālākais sāksies mūsu prezentācijas interaktīvā daļa, kur mēs stāstīsim par dažādiem gaitas tipiem un kā mēs gan no tehniskā ortopēda, gan fizioterapeita skatījuma skatāmies uz šiem te jautājumiem. Visa pamatā, ar ko mēs salīdzinām tālāko mūsu prezentāciju, ir normāla gaita. Normāla gaita ir normāls soļu platums, simetrisks soļu platums. Diemžēl mēs neredzam šajā video visu cilvēku kopumā, bet simetriskas roku kustības, simetrisks plecu novietojums, normāla gaita. Cik tā var būt normāla ar protēzi? Tālāk. Un tālāk skatoties, mēs sāksim ar vienu no tipiskākajām gaitas paterniem. Tā ir protēzes garuma neatbilstība. Un mums ir divi video, no kuriem laikam tikai viens, kur mēs redzam divus gaitas efektus, kad protēze ir par garu vai kad protēze ir par īsu. Gadījumos, kad protēze būs par garu, tad protēze spēda vilksies vēziena fāzē, vilksies pa zemi. Savukārt gadījumos, kad protēze būs par īsu, tad būs novērojama cilvēka ķermeņa saliekšanās uz protēzes pusi. Kā fizioterapeits, es visu laiku skatos, protams, uz muskuloskeletālo sistēmu. Ja mēs skatāmies uz to īso kāju, man jāpārbauda, vai pacients varam arī redzēt, ka viņam īsāks atbalsta fāze uz to īsāku kāju, vai nesāp, vai ir kaut kādi arī citi bojājumi, vai kaut kādu grūžas vājums, kas traucē viņu atbalstīt pilnvērtīgi uz kāju. Uz to garāku kāju mēs redzam, ka viņa ceļas pirsgalos, tad es skatos, vai viņa tiešām nevar izspiest to kāju uz priekšu, vai gūžas fleksija nav ierobežota vai vienkārši vāja. Tāpēc viņa mēģina izkompensēt ar atcelšanu pirsgalās un vilkt to taisnu kāju uz priekšu. Līdzīgs kā cirkumdukcija. Un tad mēs izvērtējam to visu. Mēs mēģinām, piemēram, ja būtu īsāka kāja vai nav stumbrs samazinājies, vai nevajadzētu salikt zeķes. Pirmajā gadījumā mēs mēģinātu uzreiz palielināt stumbrā apjomu ar tiem zeķiem, kas bija iepriekšējā slaidā, vai mainīsies kaut kas.
Otrajā slaidā es mēģinātu trenēt kaut kādu stiprāku vēzienu, vienkārši stāvot uz kaut kāda stepa un mēģināt sist kaut ko un redzēt, vai pacients spēj spērt uz to amputācijas uz priekšu. Jā, tas laikam uz par to. Kopumā tā jau tāda nav normāla situācija, kad no tehniskā ortopēda kabineta pacients iziet ar pārāk garu vai pārāk īsu protēzi, bet nevienmēr tās visas regulācijas var izdarīt vienā pieņemšanas reizē. Nevienmēr pacients var pateikt, vai viņš ir apmierināts vai nav apmierināts ar šādu protēzes garumu. Un ir bieži vien, ka pacienti saka, taisiet lūdzu man to protēzi zemāk, jo man tā ir ērtāk un drošāk. Un tad ir mums jāizvērtē un jārod kompromiss kopā ar pacientu, vai tas būs labi vai nē. Jo katrai šim efektam ir savu plusu un savu mīnusu. Nākamais mums ir tāda diezgan bīstams gaitas efekts, kā ceļu locītavas nestabilitāte. Un no tehniskā ortopēda puses tās varētu būt skaidri redzamas, ka mēs tādā veidā neesam veidojot protēzes konstrukciju, korekti salikuši asis. Un protēzes ceļa mezgla saliekšanās asis neatrodas tajā vietā, kur tai būtu jābūt. Bet tas var arī rasties vēlākā laikā, kad pie izdošanas viss bijis kārtībā, un tad ir mainījies pacienta anatomiskais stāvoklis. Fizioterapeits es redzu, ka pacienti varētu būt saistināti kužas ekstenziju. Bieži vien pie ilgstošas sēdēšanas ratiņkrēslā pacientam grūti attīstīt to ekstenziju, vai ir izdota protēze, kādu laiku nav lietota, un viņš izveido savu kontraktūru, un tagad tā protēze bija domāta un taisīta, kad ekstenzija bija aptuveni vismaz 10 grādi, un tagad tas ekstenzijas nav. Un tagad, kad viņš balstās uz to protēzi, ekstenzijas momenta, kad jāveic ekstenzija, vienkārši vēl gūž uz priekšu un celis saliekas zem viņa. Vēlreiz gribu pieminēt, dažreiz, kad mēs taisam īsāku protēzi, tas nozīmē, ka pacientam trūkst spējas vēl atcelt un šķersot kaut kādu priekšmetu, tāpēc arī varbūt dažreiz īsāku protēzi dot, lai pacients iemācītos nevilkt kāju pa zemi, un pēc tam ar laiku mēs varam pagarināt to kāju, kad viņš iemācīsies normāli soli spērt. Bet ilgtermiņā tas nav labi. Protams. Jā, ilgtermiņā. Labi. Sāpju gaita. Sāpju gaitā jūs redzat, pacienta solis saīsnās. Pacients ļoti maz laika pavada uz protēzes un pārvēlēm pār protēzes fāze ir diezgan īsa. Sāpju gaita parasti veidojas no tā, ka protēzes šķalā kaut kādos rajonos veidojas sāpīgas zonas punkti. Biežāk tā būs mediālā daļa, frontālā daļa, varbūt tuberišiādikuma rajons, varbūt distālais gals ir samazinājies amputācijas stumbra apjoms. Kā fizioterapeidam, ja pacients sūdzas par sāpēm, balstoties uz kāju un viņš ļoti grib staigāt, mēs mēģinām viņu apstiprināt, mēs tiešām negribam bojāt ādu un provocēt reamputāciju. Ja būs bojāta āda un būs iekaisums, nekas labs un tā nebūs. Uzreiz aicinām tehnisku ortopēdu. Ja pacients iestātos ar tādu gaitu, mēs noietu kādus 20 metrus, noņemtu protēzi, izvērtētu ādu, vai tur spiediens, tur, ko viņš apzīmē, tur ir ādas apsartumi vai nobrāzumi. Ja mēs tādus redzam, tad uzreiz dodam ziņu tehniskajam ortopēdam, ka protēze viņam spiež. Bet, ja pacients, piemēram, sūdzās, ka viņam sāp tuberišiādikumu, tur arī var skatīties, vai tas leņķis ir pareizi un vienkārši neplēš ādu. Bet varbūt pacientam vienkārši nepatīk sēdēt uz cietā. Jā, tas ir tuberišiādikuma rajons. Ir pacientiem dažādas sajūtas. Dažiem ir bijis prakse, kur cilvēks saka, tikai nekādā gadījumā nelieciet tur spiedienu, sāp drausmīgi, un tajā pašā laikā ir bijuši pacienti, kas saka, uzlieciet tur tā kārtīgu spiedienu, lai es jūtu, kad es esmu uzkāpis protēzes. Gaumas lieta. Galvenā doma laikam šajam slaidam ir tāda, ka ar sāpēm ir jābūt uzmanīgām. Noteikti nevajag ciest un mocīt cilvēku, viņam pēc tam nebūs nekādas vēlmes staigāt, bet ja viņš mokās staigājot. Tad šajā video aicinu pievērst uzmanību uz protēzes, vispār protēzes konstrukciju būtībā. Ceļa mezglu, pēdu. Jūs redzat, ka vēziena fāzes sākumā pēdas purngals aiziet uz iekšu, un tad viņš jau vēziena fāzes beigās aiziet uz āru. Tas pats notiek ar ceļa locītavu.
Šeit varētu tā biežāk iemesli šādai te gaitai būtu nekorekts detaļu novietojums, nekorektā leņķī pēda vai ceļamezglis. Tāpat arī var būt mazinājies amputācijas stumbrs un čaule kļuvusi brīvāka, viņa vairāk rotē, un tādēļ tajā brīdī, kad sākas vēziena fāze, tad pacientam nav iespējams pašam kontrolēt šo te vēzienu un protēzi iet šādi. Kā fizioterapeitam pirmā doma, kas notiek ar to gūžu, vai gūža pietikuši stipra, lai noturētu protēzi. Tur modelis ir ļoti stiprs un viņš strādā tur ļoti perfekti, tikai kāja kustās, bet tur noteikti būs kaut kādas vēl kompensācijas mehānismi. Biežāka problēma, protams, būs gūža stabilitāte. Izvērtējam, ka tā gūža vispār var spēt noturēt stāvus pozīciju. Un otrais, varbūt tur ir tik daudz salikti zeķes, ka vienkārši sāk čaulu rotēt un nav pietiekošies kontakts ar čaulu, ar laineri, un tad vienkārši viņa rotē vēziena fāzē. Tālākā sadaļa ir, kas robežojas starp nepareizu gaitu un paradumiem, kas pacientam ir izveidojušies dzīves laikā. Soļu asimetrija. Pacients var veikt pārāk īsus soļus, un pacients tajā pašā laikā var veikt arī pārāk garus soļus. Īsi soļi būs vairāk raksturīgi pirmreizējiem pacientiem, vājiem pacientiem, kuri neusticās protēzē, kuri drošāk, labāk šo protēzi tikai atbalstās, pieliek klāt un nākamo soli, redzēt, pilna vēziena fāze, tur nav vēziena fāze. Un tādā veidā lēnām, bet pārvietojas. Atkal, kad ir pārāk liels solis, tad pacientam arī it kā vairāk viņš vēlas. Mūsu mērķis ir panākt soļu simetriju, un tādēļ abos gadījumos šis nav korekts gaitas veids. Kad mēs redzam pirmo, kad pacients taisā pieliec kāju pie otras kājas, staigāt mazais solis ar kreiso kāju. Pārsvarā viņš tiešām neusticās, tas ir pirmie soļi, viņš tikko iemācījies stāvēt, un tas ir pārsvarā visiem. Otrais ir līdzīga problēma, viņš negrib baigi ilgi stāvēt uz protēzi, tāpēc viņš veic lielāku vēzienu ar protēzi, tas ir visbiežākais. Un tad īsāk fāze uz stāvēšanu, uz tās pašas protēzes. Tā ir viena tā pati problēma, mēs vienkārši atgriežamies uz sākumiem, vertikalizācija, stājas stance face attīstība un pēc tam vēdziena treniņš. Un tad mēs varam šo sakārtot. Nākamā gaita ir pacelšanās pirsgalos šajā gadījumā ar labo kāju, ar veselo kāju. Šim mūsu pacientam tas ir dabīgs gaitas paterns. Mūsu kolēģi Dina, kas šobrīd nodarbojas ar parasportu Somijā, ar sēdhokeju, viņa šādi staigā ikdienā. Un tas ir, viņas protēze nav par garu. Viņa ir pati tehniskais ortopēds. Tas nav gadījums, kad ir kaut kas nekorekti uztaisīts, tas ir vienkārši. Gadu gaitā izveidojies gaitas paterns, ko arī profesionāls, kurš saprot, ka viņš staigā nepareizi, nevar to izkoriģēt pats sevi. Tā var gadīties, tā var staigāt. Kādas sekas? Nogurums lielāks ir. Tā ir uz katra soļa pacelšanās lieki pirsgalos. Mēs jau teicam, ka tas varbūt arī šeit nav garuma atšķirības. Ja es būtu pacients, redzējis, ka staigā uz pirsgaliem, pirmais būtu garums, pārbaudam, vai gūžas vienāda līmenī. Savādāk tas varētu būt agrāk bijusi taisnas celis, un viņam nebija kompensācija, kā samazināt to garumu kāju. Viņš vienkārši iemācījās ar taisnu kāju staigāt uz pirsgalā. Tas ir ierādums, un tad mums jāvērtē, cik ir svarīgi viņu labot. Piemēram, pacientam ar gūžas disartikulāciju tas ir vienīgais veids, kā normāli veikt soli uz priekšu. Pēc staigāšanas uz pirsgaliem tā varētu būt. Tālāk gaitas paternis, ko sauc par cirkumdukciju. Pacientam iespējams ir pārāk gara protēze. Viņš nevēlas šo vēziena fāzi veikt zem sevis.
Un, jā, vai tas var būt arī tīri ieradums, jo cilvēks tā cilvēkam ir ātrāk un drošāk pārvietoties. Viņš varbūt dzīves laikā ir veicot vēziena fāzi, aizķēries aiz zemes, kritis, un viņš šo ir iemācījies kā tādu drošu gaitas paternu, kā viņš nekrīt. Arī enerģiju vairāk patērējoši, un šis nav vēlamais tas rezultāts, ko mēs vēlētos savā praksē redzēt. Bet tāda veida paradumi mēdz būt. Cirkumdukcija dažreiz tiek lietot, lai kaut ko pārkāptu pacientiem, jo ir grūti uzspiest, īpaši, ja mēs runājam par celi ar saliekumu celi, grūti pietiekoši stipri augstu viņu pacelt, lai viņš saliekas. Gaitas apmācībā ar dinamisku celi ir tas moments, kad pacientam grūti viņu noņemt. Tur ir bremze domāt, kad ir svārs uz protēzes, bremze nobloķējās. Un viņu atbloķēt, tas ir svāru pārnese un vajag vēzienu veikt. Un tur ir tā pārsvara problēma, ka pacients neprot normāli pārnes svaru, viņam cēles nenostrādā kā vajag, un tad viņš izdomā steigāt cirkumdukciju. Tāda ir tāda niansīte, vai tas ir ierādums, vai viņš vienkārši nav iemācījis izmantot ceļa locītavu, vai garums. Arī gaita, kad mēs šajā gadījumā pirmajā piemērā bija, kur bija pārāk īsa protēze, šajā gadījumā vēl nāk klāt laterālā noliekšanās ar pleciem. Ja mums nolikt šos pirmo video un šo, pirmais bija normāla gaita, otro video, tad var redzēt, ka šeit pievienojas noliekšanās sāņus ar visu ķermeni. Arī tas var būt izveidojies pieradums, ko varbūt pacientam pirms tam ir bijusi pārāk īsa protēze, un viņam tā ir vieglāk pārnest svaru, un pat ar normālu garumu protēzi pēc tam viņam visu dzīves laikā šāds gaitas paradums izveidojas. Tas ir biežākais, kas ir redzēts, kad pacients apmācās staigāt patstāvīgi. Viņš neredz, ka viņš neparnes svaru pilnvērtīgi uz protēzi, un viņš kompensē pārsvarā ar pleciem. Un viņam pilnīgi pārliecība, īpaši ar kruķiem, viņš uzreiz domā, es taču esmu uz kājas. Bet viņš kompensē un nespēja noturēt sevi neitrāla pozīcija. Tāpēc, kad es jums teicu, tā stance face trenēšanās, svarīgi, lai pacients pārnes svaru pilnvērtīgi. Savādāk viņš iemācīsies, to sauc par Trendelburgu gaitu. Vai nu ar pleciem, vai nu vienkārši ar gūžām sāks klībot tādā veidā. Jo, varbūt garums, bet bieži vien tas vienkārši gūžas vājums, ka pacients nespēja noturēt sevi neitrāla pozīcijā. Nākamais gaitas paterns ir abdukcijas gaita, kad pacients staigā izteikti platiem soļiem. No protezēšanas puses tur var būt tādas tehniskas kļūdas, kā rezultātā pacientam šādi te staigāt ir mazāk sāpīgi. Iespējams, ka ir pārāk augsta mediālā daļa, vai arī atkal kāja iekritus pārāk dziļi protēžu čaulā. Un tādā veidā, lai viņš izvairītos no šī spiediena, viņš iespējams šādi te ceļ kāju platāk. Tas pats arī var būt tīri iemesls, ka pacients tā jūtas drošāk, jo tādā veidā viņš sev intuitīvi izveido lielāku laukumu, uz kuru viņš stāv. Arī enerģiju prasošs gaitas modelis, un pacients tā īstenībā ātrāk nogurs un nevarēs vairs veikt tik lielus attālumus. Es skatos un reiz redzu, ka varbūt ir kaut kāda abduktoru kontraktūra, ko viņš nav izstrādājis līdz galam. Un tā gaita ir visbiežāk ar kruķiem, kad pacients tiešām palielina atbalsta laukumu un lai justos droši. Gūžas vājums, tas laikam būs pie visiem gaitas paterniem pieminēts. Trenējam stāju, lai viņš stāv taisni, lai pārnes svāru, un tad mēģinam iet normāli. Nākamo mēs bijām ieplānojuši kā tādu interaktīvo daļu, kur uzreiz mēs nenosaucam, kāda ir gaitas problēma. Bet labi, mēs neceram, ka tagad no zāles mēs sagaidīsim idejas. Tātad, jā, uz ko mēs šajā gadījumā skatītos? Uz vēziena fāzes nobeigumu protēzē brīdi,
kad papēdis pieskarās zemē. Redziet, purngals nedaudz aiziet pakreiz. Tā ir ļoti sīka gaitas nianse, ko uzreiz nevar pamanīt, un reizēm arī pacientiem šī gaitas nianse varbūt pat netraucē. No tehniskās ortopēdijas viedokļa tad varētu veikt šādus minējumus, kāpēc tāda gaita veidojas. Biežāk tas būs tas laiks, ko pacients pavada uz papēža, ir pārāk ilgs, un tad sāk šī rotācija. Kāpēc viņš ilgāk pavada uz papēža? Varbūt tas ir pēdas leņķis nepareizi iestatīts, vai arī pats papēdis ir pārāk ciets. Un papēdis zem pacienta svara neamortizējas, un tādā veidā viņš izgriež šo protēzes sistēmu uz āru. Jā, šeit no fizioterapeita skatu punkta maz, kas darāms, tie vienkārši ar mehaniskiem dāļiem ir jāpasauc tehniski ortopēdi, man galvenais uzdevums. Bet, es trenētu, paskatītos, kā viņš vispār stāv uz šis kājas un kā viņš veic vēzienu. Jā, un tas vienīgais, ko var arī piedāvāt šajā gaitā. Jums ir iespēja noskanēt šos divus QR kodus, un visi šie gaitas video ir apkopoti divās video kopās. Kaut kā vienu noskanēsiet, pie otru jūs tiksiet, jo tas ir Vaivaru YouTube konts, kur uzspiežot uz mūsu logo, jūs tiksiet pie abiem diviem video. Tāpat tie QR kodi būs vēl vēlāk. Tā kā nepaspējām. Šis ir vēl viens QR kods, kas ved uz materiāliem mūsu mājaslapā, kas saistīti ar amputācijām, ar saitēšanām, ar gaitas apmācību. Šis QR kods gan nebūs vēlāk, tā kā tagad vai nekad. Mēs tagad izrunāsim dažus case study, paskatīsimies uz pacientiem, mēģināsim apkopot informāciju, ko mēs jums snieguši. Te ir pacients pēc kara traumas, netipiska amputācija, ir bojāta labā roka, mediālais nervs. Es laikam runāšu priekšā. Te viņš saistināt, viņš tuvu kājas pa tuvu priekšā sev, liec vienu kāju tā kā būtībā nedaudz krustojot. Cēlis viņam ir ļoti rigīds, viņš nevar viņu izspiest uz priekšu. Diezgan asimetriska gaita. Labais solis. Šeit bija vairāk izaicinājumi. Tie bija, liekas, pirmie soļi bez atbalsta. Šeit bija viens no iemesliem, kāpēc bija grūti viņam kontrolēt to kāju, bija opioida atkarība, un viņš līdz galam nejūta to kāju, kā viņā kustās. Viņš, man liekas, Dr. Čriešņam bija bildes, kur viņš vienkārši ar savu aligneri nejūtot to kāju, vienkārši dabūja diezgan lielu bojājumu ādai. Te mēs tikām pie normālas gaitas, kad mēs mazinājām to devi, ko viņš ir saņēmis, un trenējamies uz līdztekām, vairākas reizes bija feedback pie spūgaļa, kur viņš varēja redzēt un kontrolēt savu kāju. Un apavus arī pamainījām, jo apavi bija diezgan rigīdi, viņam bija grūti spērt soli. Jā, šajā situācijā primāri šķiet ir nepieciešams visu sistēmas daļu, kas ir zem čaulas, izvērst uz āru, lai nebūtu tas, abi soļi tik tuvu viens otram, un lai uzlabotu pacienta stabilitāti. Bet jā, rezultāts šim pacientam bija beigās lielisks. Arī brauc ar velospēdu, arī gāja pa kāpnēm, spēja adaptēties jebkurās vidēs. Kā 3, kā 4 līmeņa pacients. Jā. Šeit bija cauršāt gūža. Bija gūžas disartikulācija veikta. Galvenais iemesls, galvenā problēma bija ar pacientu, ka viņš nevarēja balstīties uz kāju, un viņš arī īsti nepieņema to kāju. Viņa bija tad depresīvs noskaņojums pret to. Tie ir pirmie soļi ar vienu atbalstu, jo viņš nekādīgi negribēja balstīties protēzi, viņš visu laiku balstīties kruķos, un tad nebija izvēles, ka vienkārši atņemt vienu kruķi un ļaut viņam mēģināt slogot to kāju. Gūžas disartikulācija ir diezgan grūti spērt soli. Šeit, man liekas, ir fiksēts celis, ja viņš pilnīgi neizmanto celi. Bet, lai veiktu soli, viņa tad ar gūžam vajag spērt uz augšu un nobremzēt ar papēdi to kāju. Rezultāts bija diezgan veiksmīgs. Viņš varēja
aiziet, man liekas, 500 metrus bez atbalsta, bet, lai droši staigāt, viņš tāpat, jo tajā brīdī izmantoja vienu kruķi. Šī pacienta rehabilitācijā viss sākās ar to, kad viņš pie mums ieradās bez protēzes un bija viņa tajā informācijas plūsmā tajā laikā nebija nonākusi informācija par to, ka ir jāsaitē. Un tā bija lieta arī, ko viņš vispirms vaivaros darīja. Vispirms saitēja amputācijas vietu, lai nebūtu lieki mīkstie audi un tikai tad tika uzsākta protezēšana. Šim pacientam bija arī kara trauma, mugurtrauma. Līdzīga situācija. Viņš man liekas, kādas 5 vai 6 reizes jau bija kritis ar šo protēzi, un viņš vairs negribēja uzticēties viņai. Un, bija ļoti grūti viņu motivēt, atmest kruķus, jo viņš bija visu laiku pārliecināts, ka viņi tūlīt salieks zem viņa. Bet tur bija primāra problēma tā ceļa nestabilitāte, un viņš ļoti steidzas staigāt un negribēja apgūt pamatus, tā kā, iemācījis vismaz balstīties uz to kāju, pēc tam viņu spērt. Viņš uzreiz gribēja staigāt un, vairākas reizes ir kritis, un joprojām var redzēt nedaudz nestabilitāti ceļa, viņu visu laiku viņš viņu nevar nostabilizēt. Jā, valsts fāzē tieši, bet tur viss sistēma ir ierotējusi uz iekšu, un kā arī pēc pēdas var redzēt, ka pēda arī iet uz iekšu. Tā kā tā visa sistēma būtu jāizvērš uz āru, tas būtu viens, un jāpārbauda sagitālā plaknē, vai detaļas ir novietotas pareizi. Šis pacients pavisam nesen ir bijis Vaivaros. Viņš bija Vaivaros 2 mēnešus, un viņš atbraucis ar šo protēzi, staigojot ar kruķiem un pilnīgi nespēja slogot šo kāju. Šeit jūs redzat, ka tā bija pēdējā dienā, un tad viņš brauca atpakaļ uz Ukrainu. Mēs mēģinājām apgūt spēju iet nelīdzinām virsma lejā, lai nostrādā hidrauliska bremze celī. Mums tā līdz galam nav sanācis. Šeit bija unikāla situācija tāda, ka viņam bija bojājums kara traumas sprādziena laikā, un viņš nevarēja evakuēts pietiekoši ātri. Kāds kolēģis viņam uzlika žņaugu diezgan augstu. Viņš nevarēja to pats izdarīt, jo labā roka arī bija bojāta, un tur bija bojāts aksiālais nervs, un viņa nekustīga. Un viņš ir palicis kādu laiku ar to žņaugu, un viņš nevarēja to žņaugu pēc tam nomest zemāk, jo vienkārši ar vienu roku viņš nevar izpildīt. Tāpēc amputācija ir ļoti augsta, bet tā nav disartikulācija, tur ir palicis būtībā femuru kakliņš tikai. Bet paldies tām femuru kakliņam, mēs ļoti daudz trenējamies manuāli pretestību to gūžu spēku, un viņam nevajag tik izteikti izmantot gūžas gaitā, viņš izmanto to femuru kakliņu, lai stumtu protēzi uz priekšu, kas ļoti samazina enerģijas patēriņu gaitas laikā. Rehabilitācijas beigas pacients bija spējīgs aiziet 4 km bez kruķiem un bez somu. Bet tur bija tāds sāsts par to alignment. Jā, kad pacients ieradās pie mums ar šo protēzi, mēs konstatējām, ka protēzes detaļu salikums varētu būt bijis labāks. Un ar atļauju no protēzes izgatavotājiem mēs šo detaļu novietojumu izmainījām. Kas viņam deva lielāku stabilitāti, jo šķiet, ka pirms tam viņš nejūtās stabili. Jā, viņš nevarēja atbalstīties, jo sistēma vienkārši sabruka, jo asas neatbild tam, kādam būtu jāiet caur visiem mezgliem. Jā, un jāpiekrīt, gana unikāla čaula, jo tā ir transfemorāla amputācija, bet čaula ir izgatavota tā kā pāris slaidus iepriekš viņa kolēģim, kā gūžu seksartikulācija, ka tas ir būtībā grosis, kas aptver viņa vēderu. Tā nav klasiska transfemorāla čaula. Bet priekš šāda augstumā amputācijas gaita ir diezgan laba. Diezgan ātri viņš attīstīja to 2 mēnešos, un 4 mēneši atpakaļ bija amputācija. Šeit 3 nākamie video būs tā kā neliels ceļš rehabilitācijas šīm pacientam. Tie ir pirmie soļi bez atbalsta uz stabiņiem. Galvenā problēma ir tāda, ka pacientam
sprādzienu laikā amputēt abas kājas, bet labā kāja bija iekaisusi un vajadzēja reamputēt vairākas reizes, un tad stumbrs palika ļoti saīsināts un ļoti nevienmierīgs. Viņi bija ļoti grūti nopratizēt, kas atceros. Bija liela amputācijas stumbru izmēra mainība, tika vairākas reizes pārtaisītas testa čaulas. Man liekas, kad viņš izrakstīs, man kādas 5 vai 6 čaulus viņu uztaisīja par 5 mēnešiem. Bet viņš ļoti cenšas, viņam arī ir bojāts plecs, viņš īsti nevarēja viņam balstīties, viņam arī bojāta mugura. Problēma, runāt par vertikalizāciju, šīs pacients ir tik ilgi sēdējis krēslā, ka viņam tā iztaisnošana bija prasīja daudz spēka, un viņš tagad ļoti cenšas vienkārši iztaisnoties. Redzam, ka gaita ir cirkumdukcijā. Ar stabiņiem mēs neprasam pacientu spērt soli priekšā, ar stabiņiem mēs veicam cirkumdukciju. Un grūti stāvēt uz šīm protēzēm vienkārši uz vietas. Būtībā stāvot uz šīm protēzēm ir tāda neliela šupošana, tā kā pingvīnam, lai viņš noturētu savu līdzsvaru. Jā, virsmas laukums pašai pēdai nav liels, bet viņas ir perfekti piemēros tieši šādiem bilaterāliem pacientiem, un tā ir pilnīgi oficiāli normāla metodika. Kas ir grūti bilaterāliem transfemorāliem pacientiem, ir reizēm ļoti grūti pieņemt šāda veida protezēšanu, jo nereti tā schēma būtu sākt ar šāda tipa protēžu pēdām, un tad, ja ir iemesls, ja ir parādās tas, ka tā var darīt, ka var protēzes taisīt augstākas, tad taisa augstākas vai izmanto ceļa mezglus vai kā tam līdzīgi. Mums praksē ar Latvijas pacientiem ir tāda situācija, ka ir pacienti, kas kopumā reti staigā bilaterālām transfemorālām amputācijām, bet ir arī tādi pacienti, kas tieši izvēlas ikdienā lietot šīs protēzes, jo tas ir ērtāk, ātrāk uzvelkams, drošāk. Jā, nav tālu no zemes, kritiens nav tik augsts. Te mēs redzam to pašu pacientu pēc dažiem mēnešiem. Tiešām bija grūti, te jau laikam 3. 4. čaula, ko viņam izsniegta, bet viņš jau droši pārvietojas ar kruķiem. Līdz tai jūrai bija aptuveni 500 metri, mēs gājām bez pauzēm, un viņš diezgan veiksmīgi to ir izdarījis. Tagad nav problēma ar vertikalizāciju, viņš spējas nostāvēt taisnu un viņu nevelk uz zemi. Šajā brīdī viņš jau prot sevi pacelt pats no zemes, un mēs varam redzēt, ka nevis pailoni, bet caurule, jā, ir pagarināta ar cerību, ka pēc tuvākajā laikā mēs varēsim ielikt nedaudz to dinamisku cēli. Un tas, laikam, jau prasme, ko mēs apguvuši pārvietošanas trepēs, joprojām uz stabiņiem, bet viņš šajā video prot stāvēt uz garām protēzēm. Viņam bija izsniegta, man liekas, arī garas protēzes, kas atceros. Nebija? Es neatceros. Bija, kolēģi saka, bija. Jā, tāpēc, ja mēs runājam par to gaitas apmācību, viņa nebeidzas tikai ar gaitu, mēs mēģinām sasniegt kaut kādus rezultātus, kas dzīvo pielietojamas, celšanos no zemes, trepes, celt priekšmetus, nest priekšmetus. Un tas jau tad mēs redzam tos gaitas apmācības beigas. Un šis pacients bija, man liekas, Dr. Čerešņa vai prezentācijā. Šīs vīrietis, viņš gribēja atgriezties kā dronu operators Ukraina, bet viņš arī pēc kara grib būt par paralimpīti. Un viņš ļoti, ļoti cenšas. Viņam ir abu ceļu disartikulācija, bet primāri ir apdegumi. Mēs redzam apdegumi rokas, sejā, bet arī amputācijas stumbriem apdegumi arī pastāv. Tas nozīmē, ka āda bija trausla. Atbraucot Latvijā, viņš pārvietojas ratiņkrēslā, un viņam visu laiku plisa āda uz rokām. Tāpēc mums bija arī ierobežot iespējas vertikalizēt viņu ar kruķiem, jo viņam plīst āda, mēs nevaram viņam vertikalizēt kruķiem. Un bija tāds, nebija mūsu vēlme, bet viņš pats to izdomāja. Viņš sāk vertikalizēties uz stumbriem bez atbalstā. Un kad bija izveidoti čaulas, tas jau pēdējais variants ar ceļiem, bet viņam bija arī stabiņi, vienkārši tas kā iepriekšējiem vīrietim. Viņš diezgan ātri viņus apguva, un šeit mēs redzam, ka uz dinamiskiem ceļiem viņš ceļ bumbu 5 kg un spēja pacelt un piecelties no zemes. Tas prasa diezgan lielu spēku un līdzsvaru. Redzam, ka viņš joprojām nevar nostāvēt uz vietas, jo apavi ir miksti, pati pēda ir dinamiska,
Un viņš visu laiku šupojas, un lai stāvētu, viņš visu laiku mēģina sevi atrast vietu. Balansē visu laiku. Jā, un aizbraucot mājās, viņš aizbrauca gan ar šīm protēzēm, gan ar stabījiem. Jā, viņš ikdienā izmanto stabiņus. Viņš teica, ka izjūt varbūt kaut kāda izklaide kino, tad viņš ņem garos, bet ikdienā viņš izmanto īsos, jo tas ir ātrāk, īsāk, un viņš var visu izdarīt ikdienā ātrāk. Nav jābaidās, ka viņš nokritīs, jo ar šīm protēzēm viņš krītis kādas reizes 5 noteikti. Mēs pat salozam protēzi kritot. Tā, mūsu prezentācija Jā, mēs ļoti steidzamies, Jā, mēs pārāk steidzamies. Liels paldies Ērikam Švēdem un Elderam Riezājevam par protēžu un fizioterapijas prezentāciju. Mēs noteikti pavisam tagad esam vēl vairāk izglītoti šajos jautājumos, visos gaitas paternos. Paldies arī jūsu modeļiem, modelēm, kuras tik daudz reizes staigāja dažādos gaitas paternos. Un, jā, liels jums paldies par jūsu ieguldīto darbu. Paldies, ka jūs viņiem strādājat. Un ceram jūs redzēt atkal kādā citā pasākumā, citā konferencē. Paldies par jūsu zināšanām, jā, jūsu ieguldīto laiku, gan strādājot ar šiem cilvēkiem un nododot to informāciju arī mums. Paldies. Paldies jums.